Slavu Dievam. Dievs patiešām ir labs, bet tu jau kaut ko saņem. Mums katram ir uzdevums un aicinājums. Tāds klusums. Mums katram ir uzdevums un aicinājums no tā kunga. Tas arī ir to satvert un saņemt. Kurš ir labāk zina, kas ir tavs aicinājums? Mācītājs. Tas kungs. Tevī dzīvo svētais gars. Viņš tev pamudina. Amen. Viņš tev parāda. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi, ka tu esi, ka tev ir jāzina, kas ir tava vieta. Tāpēc mēs esam Kristus miesa. Amen. Es neesmu lielāks par tevi, tu neesi lielāks par mani. Mums katram ir sava vieta. No tā kunga žēlstības mēs to darām. Amen. Ar viņam nodrošinājumu. Un jo vairāk es šeit esmu un šeit stāvu, jo vairāk es apzinos, kam es esmu aicināts. Esmu aicināts vērst savu skatu un cilvēku skatu uz Jēzu Kristu. Uz viņu paveikto darbu. Tam es esmu aicināts. Un jūs esat daļa no tā, tāpēc, ka jūs esat šeit. Tur, kur es nevaru piekļūt, tur tu vari piekļūt. Ar tevi ir cilvēki, kur Dievs tev ir ielicis. Amen? Un tā tas viss darbojas. Un kāpēc tik svarīgi ir skatīties uz Jēzu? Tāpēc, kad ir rakstīts, raugieties uz ko? Uz ticības iesācēju un piepildīt. Tas ir Jēzus Kristus. Amen? Tad vēl vien rakstiet, skatieties Dievu godībā, tad jūs tapsat pārvērsti tā kunga līdzībā. Amen? No godības uz godību, uz spožumu, un tā to dara Dieva gars. Tāpēc es uzticos pilnībā svētajam garam, ka viņš dara savu darbu manī, pie manis, pie maniem brāļiem un māsām un pie pārējiem cilvēkiem. Jo kurš gan vēl vairāk grib, lai visi te glābti? Mēs varam, es gribu. Dievs vairāk grib, viņš to pierāda, viņš atdeva savu dārgāko, kas viņam bija. Šodien grēks vispār nav problēma. Tāpēc, ka Jēzus par to samaksāja. Par visas pasaules grēkiem. Vienīgā problēma ir, lai cilvēki nāk pie Jēzus. Pie patiesā Jēzus. Pie patiesā Dieva, kāds viņš ir. Kāds ir viņš? Mēs dzirdējām slavēšanā. Kāds viņš ir? Žēlsirdīgs un žēlstības pilns. Es zinu, ka jaunā derība viņa nešķobīsies, viņš parūpēsies. Un es tam esmu piedzīvojis, ka tieši tur notiek izmaiņas manā dzīvē. Ka es apzinos un saprotu, ko viņš priekš mums ir izdarījis. Ka es apliecinu to ar savu muti. Cik svarīgi ir apliecināt Dieva vārdu, kad tu ej cauri kaut kādiem apstākļiem. Amen? Kāpēc ir ļoti svarīgi skatīties uz to, ko Dievs saka, ko Jēzus izdarīja. Tāpēc, ka ienēdies gribēs, lai tu skaties kaut kur citu. Un jau sākās. Jau sāk parādīties internetās ziņas, kad jau ir parādījies vīrus jauns, kas ir briesmīgāks par iepriekšējo. Es tos nelasu vienkārši virsrakstus, bet tur arī ir virsraksts, ir vīrus, ir sākās jau kaut komendants stundas, kaut kas un tādas lietas.
Un apakšā vēl uzrakstīts tā vīrusa simptomi un izpausmes. Es tev gribu ieteikt. Nelasi, neklausies. Momentā šķir vaļā vārdu un skaties, ko Dievs par to saka. Nelasi. Tu domā, tas man nekā neskars. Tā ir sēkla. Mēs esam runājuši, Dieva Gars mums ir rādīt, cik svarīgi ir, lai tu sargā savus savus, lai tu sargā savus acis, jo tas ir tavā sirdī. Ienaidnieks zina to. Tu es nedomā, ka, nevajag lasīt visādīgi mūsādus lēst savā prātā. Es viennozīmīgi varu pateikt. Nekāda vakcinēšanās nebūs manā dzīvē. Nebūs. Jo viņš ir mana veselība. Viņš ir mans nodrošinātājs. Tāpēc es arī skatīties uz viņu, paļauties uz viņu, sakoncentrēties uz viņu, gaidīt no viņa, smelties no viņa, baudīt no viņa, dzert no viņa. Paldies Tev, kungs. Viņš mūs tik ļoti mīl, un viņš zina visas lietas. Tāpēc es gribu tiešām arvien vairāk un vairāk sapņoties tam, skatīties uz viņu, domāt par viņu, to, ko viņš izdarīja. Ne tikai zināt to, bet baudīt to savā dzīvē. Ka es baudu pilnu glābšanas realitāti, katrā savas dzīves sfērā. Tāpēc, ka Jēzus pēc Dieva gribas, 1. Korintiešiem 1. nodaļa, pēdējā pānta, viņš pēc Dieva gribas priekš mums ir kļuvis par Dieva gudrību, par Dieva taisnību, par dzīves svētumu un par glābšanu katrā dzīves sfērā. Amen. Ebrejiem 4:12. Ebrejiem 4:12. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu, un spiež dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un gars, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, un viņš darbojas. Amen? Salmam pamācības 10:22. Salma pamācības 10:22. Tā kunga svētība dara cilvēku bagātu, bez sevišķām viņa paša pūlēm. Latviešiem ir tur tāds interesants tulkojums. Sēdēsim divānā un neko nedarīsim, viss normāli, viss būs labi. Bet patiesībā tā nav. No krievlodas skan tā. Dieva svētība bagātina un bēdas sev līdz nenes. Ir savādi. Un tas ir patiesāk. Dieva svētība bagātina un bēdas sev līdz, viņš nes sev līdz raizes, uztraukumu. Viss, kas saistīts ar kungu, ir saistīts ar prieku. Jēzus teica, es atnācu atnest prieka vēsti. Prieka vēsti. Tad viss, kas ir saistīts ar Dievu vārdu, tas ir priekš prieka mūsu dzīvē. Amen? Salma pamācīja 4:20-22. Salma pamācīja 4:20-22. Mans dēls, uz meitām neapsniecās, neklausieties. Uz dēlē. Jēzu Kristu novērst ne vīries, ne sievieti, ne kādas tautības. Amen. Mēs esam jauns radījums, Jēzu Kristu. Viss, kas ir bijis, ir pagājis. Mans dēls ievēro manus vārdus, un lai tava auss noslēdz pretī manai runai pretī. Lai tie neizslīd no tavas apziņas un redzes loka. Saglabā to savā sirdī,
Kas jāsaglabā savā sirdī? Viņa vārdu. Kā tu viņus tur dabūsi iekšā? Amen. Klausoties. Amen. Un kā ienaidnieks dabū jūsu sirdī kaut ko? Klausoties. Jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un ir zāles visai viņu miesai, kas dziedina. Dieva vārds ir tas, kur mēs varam iepazīt viņu, kur mums jāierauga Jēzus, un viņa pilnīgais un pabeigtais darbs pie krusta. Visu, ko mēs darām, katru reizi, kad sanākam kopā, ne tikai šeit, baznīcā, šajās tāpās, bet arī savā dzīvē, pie radiniekiem, darba vietās un citur, kur mēs esam nolikti. Lai mūsu mērķis un galvenā vēlēšanās būtu, lai Jēzus Kristus izpaustos. Lai viņš parādītos mūsu vidū. Amen? Neatkarīgi no vajadzības, neatkarīgi no nekā. Lai viņš ir atbildi. Un Dievs vienmēr strādā. Viņš par šī brīdī dara brīnumu tevi. Šī bija ļoti laba vieta pateikt. Amen. Viņš šī brīdī dara brīnumu tevi, bet tam caur tevi. Viņš vienmēr darbojas. Tāpēc cik ļoti svarīgi ir apzināties, ka Dievs ir par tevi. Viņš nekad nav pret tevi. Ka viņš tevi mīl. Šeit viegli tā. Protams, ka Dievs savu mīl. Es esmu mīļākais Dieva bērns. Kā ir ārā? Kā ir ikdienā? Ka ienaidnieks nāk un grib tevi piemānīt, ka tu kļūdies. Kad tu kļūdies, kas tanī brīdī jādara? Tev ir jāapliecina, kas tu esi Jēzu Kristu. Ienaidnieks grib, nē, tu neesi cīnīgs, tu esi grēcinieks, tu esi bijis Dievs dusmojās uz tevi. Tev jau kāds pamats ir, ka Dievs nedusmojās uz tevi? Jēzus, viņa pabeigtais darbs. Tu caur viņu tiki taisnots. Šī pozīcija ir nemainīga. Viņa ir nemainīga. Pirmā Korintiešiem 13. nodaļa. No 1. panta. Ja es runātu ar cilvēku un eņģelu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārdos. Ja es pravietotu, ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es esmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nieka. Kad runājam par mīlestību, kad dzirdam jautājumu, kas ir mīlestība, tad vienmēr citējam 1. Korintiešiem 13. nodaļu, no 4. panta. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedaudzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistās, tā nepiemīl ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā atklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Bet šī rakstiet nepasaka, kas ir mīlestība. Šī rakstiet parāda, kāda ir mīlestība. Dzirdi? Šī rakstiet parāda, kāda ir mīlestība. Viņa nepasaka, kas ir mīlestība. Viņa parāda, kāda ir mīlestība.
Šī rakstiet raksturo mīlestību. Bet kas tad ir mīlestība? 1. Jāņa 4:10. 1. Jāņa 4:10. Šī ir tā mīlestība. Nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlēs un sūtīja savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Šeit nav runa par mūsu mīlestību uz Dievu. Amen? Bet par Dieva mīlestību uz mums. Bet bieži mēs dzirdam un sakām arī citiem, tev vairāk jāmīl Dievs, tev vairāk jāmīl Dievs, tev vairāk jāmīl Dievs. Es pats to kādreiz esmu sen atpakaļ teicis daudziem. Bet pats tajā brīdī nemaz neesmu izjūtis īpaši mīlestību pret Dievu. Līdz kādai dienai, kad es pateicos viņa žēlastībai, labvēlībai, ka man atvērās acis un es ieraudzīju kaut ko. Ka mīlestība tā nav mana mīlestība uz Dievu, bet viņa mīlestība uz mani. Un 1. Jāņa 4:10 es to varu redzēt. Amen? Atnācas grāmata 2:4. Jūs zināt šo rakstieti, atklāsas grāmata 2:4. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Bija laiks, kad es lasot un dzirdot šo rakstietu, sakoncentrēju uzreiz uz sevi. Kad runa ir par to, cik es kādreiz mīlēju Dievu, ka es atgriezos pie Dieva, pieņēmu Jēzu par savu kungu un glābēju. Es daudz vairāk lasīju, biju dedzīgāks un bija savādāk. Laikam ejot, kaut kā izpoja. Un vienmēr dzirdot šo rakstietu, es domāju, ka tas ir par manu mīlestību, par manu attieksmi pret Dievu. Un es atkal centos un atkal saņēmos, cik ilgi? Īsi. Kamēr atkal es nonāku līdz tam punktam, un atkal es saprotu, es nevaru, es atkal esmu atdevies, atkal nav kaut kas kārtībā. Un tad brīdī atnāk nosodījums, atnāk vainas apziņa. Bet zinu, ka es ieraudzīju, kas tad ir pirmā mīlestība. Kas tad ir pirmā mīlestība? Viņa mīlestība uz tevi. Tā ir pirmā mīlestība. Jo no kurienes tad radās sākumā tā veiksme un tā raušanās pie Dieva? No kurienes? Tā kā es piedzīvoju viņa žēlstību, viņa piedošanu tādā brīdī. Ka viņš man tagad es pieņēmu Jēzu par savu kungu un glābēju, nokrita tāda nasta. Es jūtos brīvs, es jūtos laimīgs, priecīgs. Es gribēju vēl vairāk. Sakne, lai mēs darbotos un mūsu dzīve mainītos, ir viņa mīlestība uz tevi un mani. Amen? Tā ir sakne. Šī ir tā mīlestība. Nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlēs un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Un šeit mums vajadzīga atklāsme par viņa mīlestību uz mums. Dieva vārds saka, ka atklāsme par Kristus mīlestību viņai jākļūst par mūsu sakni un pamatu. Dzirdi? Nevis zināšanas, bet atklāsme par Dieva mīlestību. Daudzi zina, ka Dievs viņus mīl. Bet vai tas viņu dzīvē kaut ko dod? Pāvils lūdz Efeziešiem 3 no 14. panta. Efeziešiem 3 no 14. Efeziešiem 3 no 14. Tādēļ es loku savus ceļus tēva priekšā,
no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu. Lai viņš savā godības bagātībā jums dod savu garu un darīt jūs stiprus jūsu iekšējo cilvēku. Un lai Kristus jums ticību turot, mājot jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums un augstums un dziļums. Un lai izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un ar to piepildīt iegūtu visu Dievu pilnību. Bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķīgo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam. Lai ir gods draudzēm un Kristu Jēzu uz audžu audzēm mūžu mūžos. Amen. Šeit ir par Kristus mīlestību. Kā to izdarīt? Kā iesakņoties stipri stāvēt? Kā lai šī mīlestība kļūst par sakni un pamatu? Vai jūs zināt mācekļu Jānu? Jā, mēs esam lasījuši. Ko Bībelē par viņu saka? Kāds māceklis viņš bija? Bībelē teiks, ka viņš bija Jānis, bija mīļākais Jēzus māceklis. Ar ko viņš tā nopelnījās? Ka viņš bija mīļākais Jēzus māceklis. Ko viņš izdarīja? Viņš neko neizdarīja. Viņš pats par sevi to saka. Ja tas ir ierakstīts tikai un vienīgi Jāņa evaņģēlijā. Jānis pats par sevi to raksta, ka ir mīļākais Jēzus māceklis. Mēs saprotam, ka mēs visi esam vienādi mīlēti. Amen? Bet tā runājot un tā domājot, mēs iesakņojamies tādā. Dzirdi? Tā runājot un domājot, mēs iesakņojamies tādā. Un viņa mīlestība uz mums kļūst par pamatu mūsu kristīgajai dzīvē. Bet nevajag lielīties ar savu mīlestību uz Dievu. To darīja Pēters. Viņš teica, es nāvē iešu ar tevi, cietumā vienu nāvi. Es mīlu tevi. Nevis kā visi šie. Es mīlu tevi. Un kā beidzās Pēterim? Viņš noliedz, aizliedz viņu. Es nav vērts lielīties ar to, cik es Dievu mīlu, kad mīli vairāk Dievu. Jo mīli vairāk Dievu, tev vairāk jāmīl Dievs. Gunār, saproti? Mādra. Mīli Dievu vairāk. Sāc ieraudzīt un redzēt un dzirdēt to, cik ļoti Dievs tev mīl. Redz, cik dārgi par tevi samaksāja. Lai tas kļūst par pamatu. Bībelē rakstīts, kam daudz piedots, tas daudz mīl. Kam ir daudz piedots? Paceļiet roku. Cik tev ir piedots? Cik? Viss tev ir piedots. Tev viss ir piedots. Kad tu apzinies, cik tev ir piedots, izmainās tavu attieksmi pret cilvēkiem. Un kas tev piedod? Dievs tev piedod. Viņš tev piedod. Amen? Vai tu esi iesakņojies un nostiprinājies tam, cik ļoti Dievs tev mīl? Neatkarīgi no tā, cik daudz tu zini vai nezini, vai lai kāda laika tavā dzīvē notiek, vienmēr atgriezies pie šī, iesakņojies un nostiprinājies tam, cik ļoti Dievs tev mīl.
Jo tā būs atbilde daudziem taviem jautājumiem tavā dzīvē. Notiks daudz dažādas lietas. Un notiek jau. Un notiks. Bet šai pārliecībai, ka Dievs tev mīl, viņš ir par tevi, ir milzīgs spēks. Ir milzīgs spēks. Dievs ir par tevi vai nav? Viņš citreiz aizmiega. Citreiz viņam roka pa īsu ir. Lai mums šī pārliecība ir tā, ka mēs ejam cauri grūtībām. Kad bērns nāk un melo un piedraud, tāpēc es sākumā teicu, nelasi un neklausies, ko ienaidnieks grib iesēt mūsu prātos. Neklausies, nelasi, nemaz neiedziļinies tur. Momentāli vēr vaļā vārdu un ko vārds par to saka. Tas kungs ir mans apgādījums, viņš ir mana dzīvība, viņš ir mans ārsts, viņš ir mans nodrošinātājs. Viņš un viņš. Un tas cels tavu ticību. Jo no vārda dzirdēšanas nāk ticība. Un rakstīts, kas paļaujas uz mani, tam patiešām es dodu mieru. Ka mēs paļaujamies uz to, ko viņš saka. Jūs atceries, kad Jēzus mācekļi teica, kad Jēzus mācekļiem teica, pārcelsimies uz otru malu. Marka evaņģēlis 4. nodaļa, no 35. panta. Marka 4, no 35. Un viņš tiem saka, tādā dienā, vakarā metoties, pārcelsimies uz viņa malu. Un ļaudis atlaiduši tie viņu ņēma līdzi, tā ka viņš laivā bija, un citas laivas bija pie viņa. Un liela vētra cēlās, un viņi gāzās laivā, tā ka ūdens jau piepildīja laivu. Un viņš gulēja stūras galā uz pilnēm. Tie viņu modināja un saka viņam, mācītāji, vai tu nebēdā, ka ejam bojā? Dažkārt, varbūt es to neizsaku skaļi, bet mana iekšiene, man domas, kungs, kur tu esi? Tu neredzi, ka es eju bojā? Kurš pateiks, ka tu eji bojā? Kurš pateiks, bet ja es teicu, kāpiet laivā un iesim bojā? Pārcelieties uz otru krastu. Kāpiet laivā un līdz pusē tiksim un nogribsim? Pārcelieties uz otru. Ko tad Jēzus teica? Vai mēs ticam tam, ko viņš saka? Viņš ir pārcelsimies uz viņu malu. Un mācīja, vai tu nebēdā, ka ejam bojā? Un uzmodies viņš apsauc vēju un sacīja uz jūru. Klusu mierā. Oriģināli viņš ir šalom. Un momentā visu norit. Tāpēc šalom pār jūsu dzīvēm. Nekas nav salauzts un nekas netrūks. Ja arī tu šobrīd tā nejūties, paļaujies uz viņu. Paļausimies uz viņu. Un viņš uz tiem sacīja, kā jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības? Un tie ļoti izbijās un sacīja savā starpā, kas tas tās ir, ka pat vējš un jūra viņam paklausa. Mēs tik ļoti bieži cilvēki izbrīnīti par to, ko Dievs dara, un kā tas vispār iespējams. Mums nevajag būt izbrīnītiem. Te vajadzētu normai mūsu dzīvē. Amen. Vai jūs esat domājuši par to, ka tad, kad tam, kam ir bailes un nav ticības, tikai viens iemesls, nav atklāsme par Dievu mīlestību. Ka tam, kam ir bailes un nav ticības, tam nav atklāsme par Dievu mīlestību. Nav atklāsme par to, ka šis cilvēks ne tikai viņš mūs mīl,
bet pats ir mīlestība. Tā ir mīlestība, kas ir apvilta ar ādu. Tā bija mīlestības dāvana no mūsu mīlestības tēva mums. Kurš tik stipri mūs mīlēja, kā deva Jēzu par mums. Bet, kad nav šīs atklāsmes, cik ļoti stipri viņš mūs mīl, tad mēs sākam baidīties par savu dzīvi. Tad mēs sākam baidīties par saviem tuviniekiem. Zini, ir dažādi posmi. Sākumā, jo es ticu, ka Dievs nopils visus manus tuviniekus. Bet laiki iet, gadi iet. Kas notiek ar gadiem? Mēs paturam to cerību, dievišķo cerību, nevis pasaulīgo cerību. Ja var būt, cerams. Mums jādzīvo dievišķā cerība, bībeliskā cerībā, ka noteikti viss būs labi. Kad Dievs parūpēsies. Kāpēc tu te sēdi? Par ko tu esi savādāks? Tu tā pats atnāci, pats tā saņēmies. Nē, Dieva gars to izdarīja. Jēzus saka, tēvs vēl. Viņš to dara. Mums vairāk jāmācās uzticēties viņam. Dieva garam. Es zinu tādu līdzību, kur Jēzus teica, viņš tur runāja par pazudušo dēlu, viņš runāja par labo ganu, par atraidi un par pazudušo dēlu. Šajā rakstā, šajā līdzībā ir trīsvienība. Labais gans ir Jēzus. Par pazudušo dēlu tur ir runa par visu līdzību par pazudušo dēlu. Es to saucu savādāk, priekš sevis. Līdzību par žēlsirdīgo, pāri plūstošo tēvu. Un atraide ir līdzība par svēto garu. Šī atraide meklēja pazudušu cilvēkiem, kas tas ir, viņiem visā nekas. Nevērtīga monētiņa. Nevērtīga monētiņa. Bet Svētais Gars viņu meklē. Viņš dara visu iespējamo, lai atrastu. Kas to dara? Dieva Gars. Viņš to dara. Tāpēc mums jāpaļaujās uz Svētā Gara darbu. Un, priekš sevīm, jā, protams. Dieva Gars strādā pie manis. Un pie tā brāļa nesim, viņš jau gadiem nemainās. Kāda tev darīšana? Kāda tev darīšana? Tu nezini viņa sirdi. Tu nezini. Viņš strādā pie katra viena. Viņam ir veids, kā to darīt. Un mums ir jābūt šiem traukiem, šiem kanālam, caur kuriem plūst šī žēlastība, viņa mīlestība, ka mēs iepazīstam, kāds ir Dievs. Amen. Ka mēs zinām, ka viņš mūs mīl. Amen. Tāpēc šī ir tā mīlestība. Nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlēs un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpiršanai. Šī ir tā mīlestība. Tā ir pirmā mīlestība. Nevis, ka mēs esam mīlējuši, bet ka Viņš ir mīlējis. Romiešiem 5:8. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda. Romiešiem 5:8. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka mums ir jauna mašīna, ka mums ir laba mājvieta, ka mums ir laba sieva, ka mums ir laba ģimene. Nē, pierāda to, ka Kristus par mums miris, kad bijām vēl grēcinīgi. Viņš par mums nomira, kad mums nebija viņš vajadzīgs. Mēs par viņu nedomājam. Tā bija viņa izvēle, tēva izvēle. Viņš tev pirmais mīlē. Viņš par tevi domā. Un rakstīt, kad Jēzus šis upuris Jēzus nomira jau pirms pasaules iesākuma, iedomājieties,
Mūsu prāts vispār to nevar aptvert. Un tev nevajag aptvert, tev vajag ticībā to pieņemt. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev. Paldies par to, ko Tu izdarīji. Jāņa 15:9. Tas ir spēcīgi, un to Jēzus to saka. Es to neizdomāju. Kā Tēvs man ir mīlējis, kā Dievs Jēzu mīlēja. Pats dārgākais, kas viņam ir. Viņš saka, kā Tēvs mani mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Runiet par viņa mīlestību uz tevi. Dzirdi? Par viņa mīlestību uz tevi. Paliec tamī. Dievs tev ļoti mīl. Dievs tēvs tev ļoti mīl. Jēzus mums darīja zinām viņa vārdu. Vārdu, kuru pirms Jēzus neviens nezināja. Un šis vārds ir Aba Tēvs. Ko nozīmē Aba Tēvs? Dievs ar mums. Tas ir mīlādiņš. Tētukiņš. Papucīts, kā jūs saucat. Bet tam tu to nevar nokopēt. Tad, kad tu piedzīvo viņam šo mīlestību, un tu sajūties, tas no tevis iešies nāk. Tēti, papucīt. Tas ir mīlādiņš. Tētis, kurš ļoti, ļoti tevi mīl. Jāņa 17:26. Jāņa 17:26. Un es viņiem esmu darījis zinām tavu vārdu. Nav runa par šo uzrakstīto, ir runa par viņu vārdu, īpašu vārdu. Un darīšu to zinām, kāpēc, lai mīlestība, ar ko tu mani esi mīlējis, būtu viņos, un arī es būtu viņos. Viņš pazina Tēvu, kā mīlošu Tēvu. Un viņš to darīs zinām visiem mums. Vai tu to pieņemsi? Vai tu to pieņemsi? Vai centīsies nopelnīt? Vai centīsies ar saviem darbiem? Tā kā mēs sajūtām viņu mīlestību, ka mēs piedzīvojam to, ka tas nav tikai šeit, ka tā ir atziņa, tava dzīve mainās. Tava dzīve mainās. Pirmā Jāņa, 4. nodaļa. Lūk, es lasīšu no 1. panta. Mīļie, tas ir mums. Mēs esam mīļie. Visu, ko jūs redzat šos vārdus, mīļie, dārgie, tas ir par tevi. Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva. Jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. No tā atzīstiet Dievu garu. Ik viens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākuši, ir no Dieva. Un ik viens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva, kas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāk.
tas jau tagad ir pasaulē. Jūs bērniņi esat no Dieva un esat viņu uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Viņi ir no pasaules, tāpēc viņu runa ir pasaulīga un pasaule klausa viņus. Mēs esam no Dieva, kas Dievu atzīst, klausa mūs, kas nav no Dieva, neklausa mūs. No tā pazīstam patiesības garu un mālu garu. Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva. Un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzīts, jo Dievs ir mīlestība. Redzama kļūst ir Dieva mīlestība mūsu starpā. Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība, nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs mīlēs un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpiešanai. Tas ir visa pamats, tas ir visa sākums. Lai mēs mīlētu cits citu. Lai mēs mīlētu citu, vispirms mums ir jāpieņem no viņa. Jāpieņem no viņa. Ka viņš mums ir pirmais mīlējis. Amen? Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Ziniet, tad, kad tu baudi Dieva mīlestību, zini, tas vairs nav pienākums tev citu mīlēt. Tu vienkārši mīli. Tu mīli ne jau ar savu cilvēcisko mīlestību, bet ar to mīlestību, ko tu saņem no viņa, kas ir žēlastības pilna, bagāta, pāri plūstoša. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs mīlam citu, tad Dievs mājo mūsos, un viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnība. No tā mēs atzīstam, ka mēs esam viņā un viņš mūsos, ka viņš mums no savu gara ir devis. Un mēs esam redzējuši un apliecinām, ka Tēvs ir sūtījis savu dēlu par pasaules glābēju, kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, tad paliek Dievs un viņš Dievā. Un mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai. Tu esi atzinis un tici mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Vai tu pieņem to katru brīdi? Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievam, un Dievs viņā. Ar to mīlestība ir pie mums kļūsi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība. Tiesas dienā. Kādā dienā? Kāda tev ir paļāvība, kad būs tiesas diena? Kāda? Viņš ir droša paļāvība. Jo kāds viņš ir, tāda arī mēs esam šī pasaulē, nevis tur. Šī pasaulē tagad. Nevar to ar prātu saprast. Tev nav ar prātu jāsaprot. Pieņem to ticībā. Tas ir Dieva vārds. Amen? Kā vārdiem ticēs tu? Apstākļu vārdiem, sajūtu vārdiem? Kā vārdam ticēs tu? Kā vārdam ticēs tu? Ko Dieva vārds saka? Kāds viņš ir? Tad ir mēs, kur? Tagad šeit, tur, kur tu sēdi. Labi, šodien svētdiena, protams, kungs. Protams, amen. Ikdienā uz lauka, kad tu kļūdījies. Kungs, tu esi mana taisnība. Kāds tu, tāds arī esi. Šiem vārdiem ir milzīgs spēks. Tā, uz kungs tādu lauž reliģiskus prātus. Kad jūs esat apslimuši un slimība jums ir uzrunāta, ko jūs apliecināt? Ko jūs apliecināt? Cik liels grēks, cik slims es esmu, cik briesmīgi tā slimība. Laikam nomiešu drīz. Ko jūs apliecināt? Ko Dieva vārds māca? Ar viņa brūcēm es esmu dziedināts. Bet vai tā ir realitāte?
pēc Bībeles tā ir reāli, bet tu tā jūties? Bieži es nejūtos tā. Un tad jāpliecina pēc jūtām. Nē, jāpliecina kā Dieva vārds saka. Viņam brūcēs es esmu dziedināts. Viņš ir mans ārsts. Ka mums pietrūkst finanses, mēs jūtam, tūlīt būs jāmaksā rēķins. Ko mēs darām? Ko mēs darām? Ko mēs darām? Ko mēs darām? Kungs, tu esi mans apgādnieks. Tu rūpējies par mani. Tu vedi savu tautu caur 1040 gadus, viņiem apģērs nenodīvi. Viņiem nepiedrūk ēdamies. Viņi bija apgādāti. Viņš ir mans apgādnieks. Viņš ir mans apgādnieks. Atur labs, ka vēl projām tukši. Laikam nē. Laikam nav. Cik tukšs mans atskats. Tu ir rēķini jāsaka. Vai ko mēs runājam? Ko mēs apliecinām? Ka viņš ir mans apgādnieks. Un kad tu kļūdies, kad tu sagrēko, ko tu domā? Ko tu apliecini? Ko tu apliecini? Šeit ir problēma. Mēs nerunājam par to, ka mēs varam iet pie tēta un sakot, tēt, piedod, es kļūdījos. Piedod, es kļūdījos, es sagrēkoju. Bet bieži vien daudziem ar to arī viss beidzās. Jūs jāsaprot vienu lietu. Dievs jums nepiedod, tāpēc, ka jūs atnācāt lūdzāt piedošanu. Viņš jau jums piedeva Jēzu Kristu, jums ir piedots. Ir runa par sirds attieksmi, kad tu parādi, bet tu nedrīkst iet ar apziņu, ka tādā brīdī tu saņemsi piedošanu. Tev jau ir piedots. Tev ir piedots Jēzu Kristu vai nav? Viss piedots. Mēs tikko runājam. Cik tev ir piedots? Viss ir piedots. Es nerunāju par to, ka labi, man ir piedots, man es neko neteikšu. Nē, runāju par to, ka jā, tu jūties, ka tu kļūdījies. Bet lai tev nav šī apziņa, ka tādā brīdī tu saņemsi piedošanu. Tādā brīdī tev ir jāpaslīd, kungs Jēzu. Tu esi mana taisnība. Tu esi mana taisnība. Tu esi mana glābšana. Viss ir par tevi. Paldies tev. Un es no savas dzīves varu pateikt, kad es kungs runāju par šīm lietām uz mani, es sāku to pielietot. Ziniet, uzreiz neizmainījās. Uzreiz neizmainījās. Es vienreiz tā papliecināju, kungs, tu esi mana taisnība. Tu man viss esi piedēs. Tavs asins, ko Jēzus asins izdarīja? Pārklāja grēku. Tad, ko nozīmē izdzēs? Tad Dievu priekšā tu nāc, kungs, piedod man par to. Dievs piedod. Viņš nezina, par ko tu runā. Viņš nezina, par ko tu runā. Jo viņu nav. Tu zini, kāds tavs stāvoklis šodien caur Jēzu Kristu? Tāds, ka grēka vispār nekad nebūtu bijis. Kas to izdarīja? Jēzus Kristus. Ja grēki ir izdzēsti, ja viņi nav, viņi ir tādi vai nav? Grēki ir izdzēsti. Tad jūs gribat teikt, ka Dievu prātā vēl ir stāvot, ka grēks kaut kur ir? Viņu nav. Viņš ir, šeit ir tā problēma, šeit ir ienaidnieka mājītis, kur mums aizgāja. Jo mēs viņā iegūstam brīvību. Apliecinot Dieva vārdu par savu dzīvi. Un, kad es kļūdījos, turpināju kļūdīties. Es teicu, kungs, piedod, es kļūdījos atkal, bet tu, kungs, esi man taisnība. Tu man jau esi piedēs, visi mani grēki ir izdzēsti.
Pagāja laiks, un atkal krīt. Pagāja laiks, atkal krīt. Ziniet, kas notika? Es sāku domāt, tas arī nestrādā. Tas arī nestrādā. Dieva gars manī uzreiz teica, turpini. Turpini apliecināt Dieva vārdu. Turpini apliecināt patiesību. Jo patiesība ir, ka Jēzus ir tava taisnība. Tu esi taisnīgs caur viņa asinīm. Tas ir viņa nopelns. Tas nav tavs nopelns. Un es turpināju. Viņš man stiprināja, viņš man iedrošināja. Ziniet, pagāja vēl kāds laiks. Šodien es esmu brīvs no lietām, kuras man veicināja. Pat tiešām brīvs. Un es tur necenšos būt brīvs. Jo viņš ir mana brīvība. Viņš ir mana uzvara. Viņš ir mana ticība. Viņš ir mana gudrība. Viņš ir mana taisnība. Viņš ir mans dzīves svētums. Viņš ir mana glābšana. Viņš un viņš. Caur Jēzu Kristu mums ir. Dievs uz mums skatās caur Jēzu Kristu, viņš redz viņu. Saprotiet? Tāpēc ir kāds viņš, tāda arī mēs. Ja, bet es tā nejūtos. Bet šeit ir problēma. Mēs skatāmies uz redzumu. Nav vērts apliecināt un runāt par to, ko tu redzi. Ja tu apliecināsi to, ko tu redzi, tas nostiprināsies. Dzirdat? Tu un es esam radīti pēc Dieva līdzības. Amen? Tie vārdi, ko mēs izrunājam, tādi, no kurienes rodas vārdi? No mūsu domām. Tie vārdi, ko mēs izrunājam, viņos ir milzīgs spēks. Svētības vai lāsta vārdi, vienalga. Viņi ietver sevī spēku. Tāpēc Dieva gars runā par to, ko Dieva vārds saka par tevi. Tu esi taisnots, tev ir piedots, tavi grēki ir izdzēsti, nevis pārklāti. Pilna Bībele ar šo ir. Pilna Bībele. Jēzus mums deva tādu stāvokli Dieva priekšā, it kā grēki nekad nebūtu bijis. Tu to neizdarīji. To izdarīja Dievs. Viņš to izdarīja. Tāpēc, ka viņš ļoti, ļoti tevi mīl. Viņš grib attiecības ar tevi. Zini, tad, kad tu sajūties brīvs, un tu tic un tu piedzīvo to, tu patiešām esi brīvs. Tu patiešām ar reliģiski prāti domā, stāst cilvēkiem, ka viņiem ir piedots, ka viņiem viss piedots, un viņu taisnība paliek, viņi nemainīgi. Cilvēki domā, ka tad viņi sajūs prātā spries mājās un sāks grēkot. Tā nav. Jo vairāk viņi apzināsies, cik daudz viņiem ir piedots, jo vairāk viņi dzīve mainīsies. Vecā derība bija tā, kas pieprasīja. Tev būs darīt, tev būs darīt, tev būs darīt, tev būs darīt. Jaunā derība ir žēlstības derība. Viņa nodrošina, saprotiet? Viņa nodrošina. Viņa palīdz. Pants. Bailu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizvien bailes. Jo bailēm ir mokas, kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējis. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīstu savu brāli, tad viņš ir mels. Jo kas nemīl savu brāli, ko viņš redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis ir balsts mums ir no viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu tuvāko. Reiz mēs nezīvojam zem balstības. Tad, kad tu apzinies, cik Dievs ļoti tev mīl, tu mīli tuvāko. Bet tā nav tava mīlestība. Tā ir viņa mīlestība. Tu savādāk nevari. Tāpēc, ka tava būtība ir viņa būtība. Tu esi viņa dēls, tu esi viņa meita. Tu
Tu esi viņa mīļotais dēls, tu esi viņa mīļotā meita. Tev ir Dieva DNS. Un vienmēr kā tu jūties šodien brīdī. Jo vairāk tu to apzināsies, jo vairāk tu to dzirdēsi, jo vairāk tu dzīvos ar to, jo vairāk tas notiks. Kā mēs to pārvērst? Kur skatāmies? Sevi? Ir rakstīt, aiziet pie spoguļa un skaties sevi. Katru dienu skaties sevi. Skaties uz savām kļūdām, uz sevi, ne uz viņu. Raudzīsimies uz viņu. Tad mēs tapsim pārvērsti. Un to dara Dieva gars tevī. Jo vairāk tu paļausies uz viņu to, ko viņš izdarīja, jo ātrāk un labāk notiks izmaiņas. Un tas nebūs balstīts uz taviem darbiem. Tas nebūs balstīts uz tevi. Tas balstīts uz viņa pabeigtiem darbiem, uz viņa mīlestību, uz viņa žēlastību, uz viņa nodrošinājumu. Amen. Mums vajadzīgi atklāsim par tēva mīlestību. Mums jāpiepildās ar viņa mīlestību uz mums. 1. Jāņa 2, 15. Pirmā Jāņa 2, 15. Nemīliet pasauli, bez to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaule, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Mēs bieži domājam, ka cilvēki mīl pasauli un to, kas pasaulē tikai tāpēc, ka par maz mīl Dievu. Bet šeit tā nav teikts. Bet Dieva vārds saka, ka tāds cilvēks nezina, cik ļoti Dievs viņu mīl. Viņā nav tēva mīlestība. Saprot? Kāpēc mēs esam šeit? Atstāti. Lai izzādītu vēlu darbus. Lai izplatītu Dievu valstību. Lai atklātu cilvēkiem, kāds tad ir tēvs, kāds ir Dievs. Kādu Jēzus atnāca atklāt cilvēkiem Dievu? Kādu? Mēs lasījām. Es esmu nācis darīt zinām tavu vārdu. Un runiet par viņa mīlestību, kāda viņiem ir attiecības. Kādas viņiem ir attiecības. Tēva un dēla attiecības. Tēva un dēla attiecības. Jo vairāk mēs sapratīsim un pieņemsim un neļausim ienaidniekam samaisīt šīs lietas. Jūs zināt, tur, kur ir samaisījums, tur nav spēka. Tavu man dzīve nemainīsies, ja būs samaisījums. Ar vienu kāju tur un ar otru kur tur. Es esmu piedzīvojis to spēku. Un tas ir viņa mīlestībā uz mani. Tas maina manu dzīvi. Maina un mainīs. Un viss gods un viss tāda ir viņam. Ne man, viņam. Un tas man automātiski dod pacietību uz citiem. Kungs, tu pie maniem tā strādāji. Tu savā žēlastībā viņiem neizmērojami. Tad tu arī pie viņa strādās. Es aizlūdzu, kungs, par viņu. Tiešām, lai to žēlastība ir pār viņu. Lai visi vēlni darbi vienkārši iznīst. Lai tev ir brīva pieeja, kungs, darboties. Bet es uzticos, ka tu to dari. Ne es, bet tu. Un palīdz darbies svētais gars. Ja es ko varu darīt, tad vadi mani. Bet runā tu, darbojies tu, es paļaujos uz tevi. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, paldies Tev, Tēti, par Tavu mīlestību. Paldies Tev, kungs, Jēzus, par Tavu žēlastību. Paldies Tev, dārgais svētais gars, par Tavu sadraudzību, kas ir ar mums visiem. Paldies Tev, dārgais svētais gars, ka dod šo vārdu dzīvi, ka dod atklāsu, kungs. Un ka Tu esi tas palīgs, kas palīdz un ir ar mums kopā nepadoties un neatkāpties no tā, ko Tu esi sacījis savā vārdā. Neļaut ienaidniekam nākt un piemānīt, neļaut ienaidniekam nākt un nozagt,
Jūs zināt, ka viņš jau stāv aiz durvīm gaida, kad viņš varēs nozagt. Jo viņš nāca tikai un vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitētu. Bet Jēzus ir nācis, lai būtu dzīvība un pārpilnība. Paldies Tev, kungs, par šo dzīvību un pārpilnību, kas ir mūsos. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, mēs pateicamies Tev. Paldies Tev, mēs pateicamies Tev Jēzus Kristus vārdā. Paldies Tev.